Nu, atkal pēc pauzītes esmu apakaļ šajā dzīvoklī. Te bišķītņās bardaks, jo baigi strauji atkal viss notiekās. Nu jā, virtuve ir ielikta, tumši pelēka. Izstāsts, man liekas, ka ļoti smuki. Virsmu es pats likšu. Jā, nu labi, tu mēs varam iztaigāt ātri pastīties. Te ir kur veļas mašīna. Te es uztaisīju tādu tā kā atvilkni, kas ir ķipa veļas grozam, jo man atsevišķi tādas novietnes te nebūs. Te ir plaukti kaut kādiem līdzekļiem. Te ir, kā viņš vērās vaļā, te ir slotām, šitam te, nu, kur veļu žāvētas statīvs. Te augšā ir vienkārši plauktiņi, nu, un te man ir siltumsulknis, arī vienkārši ir nodalīts. Augšā uztaisīja tur tādu falšo paneli, lai griestus neredz. Nodalīja, nu, lai līnija iet vienādi, nu, tā man izstāsta. Šitas gals te būs darba zona. Tad te man arī, kas man sanāk, te ir, kur visi skaitītāji miskastēji, mazā trauķene, cik man tas sanāk, 4 atvilknes, krāsnes. Krāsnes paņēma tādu pašu kā Hruščovko, jo laba krāsnes, beko gan ražojums, bet viss ir ok, lai apakšā vēl var būt lielā atvilkne, kas ir panām un kaut kādiem katliem. Te ir izbīdāmais šitas, te mums ir leduskapis, te man sanāk arī plaukti. Te ir mazais plauktiņš, kā jau, lai apakša ar augšu ir vienādi. Tā, te man sanāk, te viņš uztaisīja man tādu kasti, jo te iestrubas, tur būs bloks ledam, tur ir arī rozetes, kur ir leduskap, bet, nu, te tāda mazā vietiņa knapi izmantojuma, bet, nu, viņa ir, nu, tad vienkārši plauktiņi. Tālūk. Krāsa ir ok, gribējām, es pat būtu gribējis iespējams vēl mazliet tumšāk, video gan izstāst bišķi tumšāk, ieslēgsim gaismu, nu tā viņš izstāst ļoti forši. Uztaisīja rekur augšā falšos paneļus, pie kā man iestieptie griesti. Jā, tā kā tas ir nākamais posms. Tagad esmu atskrējis, rekur man griestu džeki jau ir sanesuši materiāli, principā pēc 2 dienām man nāk slikt. Un kur man ir lielākā problēma? Tagad ir pavasaris. Pa lielam tagad jau ir 2. jūnijas un sūda ir tāda, ka es pavasarī braucu uz mājas darbiem, es Rīgā esmu maz un tagad dēļ tās virtuves pilnīgi visam jau sen jau vajadzēja būt visam pabeigtam. Un tagad man ir jāpavieno 2 darbi, speciāli skrienu uz Rīgu, lai varētu te tagad darboties un nu, ļoti nepatīkami, čakrīgi, bet kā ir tā ir, davai izcīnīsim šito līdz galam un būs viss baigi forši un pēc tam jau aizmirsīs. Jā, tagad priekš griestiem man ir ļoti daudz, kas jāizdara. Man ir jāsalodē lediem, jāizvelk jau visas līnijas vadi, man ir jāatzīmē, kur man atradīsies visas lampas. Man te ir jāpiekrāso, man tur ir jāpiekrāso. Te man mainījās plāns ar lampām, es biju nopircis kā senu, kā šitādu lampu. Ļoti forši. Es nopirku 2 lampas. Es uzliku vienu sev mājās guļamistabā, un patiesībā viņi ir baigi spilgtā. Un tad es izdomāju, ka es likšu 4 šitādus spotiņus, un ar šitiem es varu regulēt pēc gaismu, jo man gribās mazāk. Es varu nomainīt mazāku spulcīti, ja es gribu spožāk, es varu uzlikt spožāku spulcīti. Šī ir LED lampa, viņai neko nevar mainīt. Nu, viņa ļoti spilgta ir. Nezinu, kāpēc stāv. It kā guļamistabas lampa 3000 kelvini, bet nu, viņa spīd tā kā 4000 un te lumina arī nenormāli daudz. Tas man jāsatais, jā, visas atzīmītis, kur kas ies man uz sienām jāuztais, kur iet visi vadi, lai džeki man neieurbjās. Nu tā, te darbošanās, tam man vēl nosūcējiem jāuzliek truba, nezinu, skatīsies, cik daudz es šodien paspēšu izdarīt, bet, jā, un vēl viena lieta, es gandrīz jau aizmirsu. Es te gribu vēl papildus uzlikt siltinājumu, bet, nu jā, skaņas izolācija trubai. Šodien braukšu pēc tam uz to 12 voltu autoveikalu, viņiem tirgojās šitās te ar ko mašīnai taisa skaņas izolācijas. Nopirku kaut kādas vēl loksnītes aplīmēt, jo pēc tam jau, kad uzliks griestus, tad ir viss, tad vairāk neko tur neizdarīs. Grīdlīstītes jāpieliek man te un tur vēl, nu, kroči, kaut ko darbošos, jā, neesmu darbojies jau kādu laiku, tāpēc ir tā, kā ir, bet davai maucam. Tā, un pirmais darbiņš, kas man jāizdara, man jāsalodē visi ledi, vadi, jāsavēl kārbas, jāsaliek. Nopirku lodāmuru, esmu vienreiz lodējis, baigi sarežģīti un grūti, bet tagad esmu sastījies visādus video, tā kā redzēs, kā sanāks. Šito alva nenormāli dārga, es paņēmu lēto, bet tam man Džeks veiklā teica, ka man kur ir, kā viņi sauc, kanifolijas. Nu, nezinu, skatīsimies, kas man te notiksies. Cerams, ka sanāks. Nē, nu gan jau, ka sanāks tā kā. Nu, šeit būs jāpačakarējās, tā nu riktīgi, nu redzēs. Nu, pirmais kaut kā laikam sanāca.
Tā, labi. Man vajag šito pie šitā. Tā, nu kas man te sanāca? Sanāca man kaut kā šitā, bet es jau nezinu, vai tie tur tagad nesaskarās. Kaut kā baigi sarežģīti. Tā, nu ledīši salodējās, bija pieslēdz jau pārbaudīt, viss strādā. Re, kur tagad pietiet pie trosītes, izvilkšu vadu un tad parādīšu, kā man izstās otrā pusē. Tā, nu otrā pusē man izstās šādi. Viens, re, kur man pienāk elektrības vats un re, kur man ir otrs vats, kas man pienāk pie leda. Un tad es šito kastīti iemočīšu, šitē te iespiedīšu, šitā te. Būs viss smuks turītī. Tā, tagad ņemos ar otro LED līniju, un te es izdomāju bišķi savādāk. Es daru, rekur, man jau bija galā vadiņi pielodēti, un es pielodējos pie tiem vadiem. Tagad visu patestēju, rekur piespiežu on, strādā, otrā zona, dimēt, hops, hops, gaismas spektrums, viss strādā, izslēgt. Oi, izslēgt. Jā, tad man sanāks tā viena pults. Būs uz abām līnijām, bet tas ir tikai, lai noregulētu, jo teorētiski man slēgsies caur slēdzi. Tālūk. Pārbaudīju, viss strādā, tagad jāmontē iekšā otrā. No tā man viss sanāca. Te smuka kastītes un otrā pusē, kur man ir tas pats. Viņš tādā redzamā vietā, bet nu nebija baigi daudz variantu. Es viņu labāk pieskrūvēju augstāk, ja tur apakšā kastes bīdi iekšā ārā, ka tur mazums kaut kā viņi neaizcer. Nu tā. Un te man būs smuki. Viens slēdzis man ir lieliem apgaismām, otrs slēdām. Bum. Šitā un šitā. Tā, nu labi, tagad štukoju, kā man likt sliedes. Man būs divas sliedes. Viena sliede atbildēs par koridoru, otra sliede atbildēs par virtuves zonu. Te viņas satiksies kopā, bet viņas nebūs saslēgtas. Vienkārši, lai dizainiski viņas izstāsta, kā iet viena līnija, bet viņi būs starp diviem dažādiem slēdžiem. No, tagad kaut ko lieku, mēģinu saprast pēc griestiem, jo man ir jāuzzīmē uz griestiem perfekti, kur viss atradīsies, visas līnijas jāizaugt, lai, ka nāk džekviņiem viss ir skaidrs, lai nav tur domstarpība pēc tam. Tāpēc, jā, kaut kā tā, tagad štukoju. Tā, nu labi, kamēr es gaidu atbildīju pa lampām, man tur bija griestu džekiem, tikmēr izdomāju pieķerties šim skapītim, uztaisīt trubu, rozetītes pielikt, LED līnijām, te visu sataisīt. Tā kā šeit, un atceramies, ja liekam rozetītes virs mēblēm, veiklā jānopērk garākas skrūvītes. Nu tā, viss sanāca smuki, diemžēl nevarēju uztaisīt līdz galām ventilāciju, man bišķītiņās pietrūka trubam 10 cm, kas ir ļoti žēl, jo šitās trubas 150, es nezinu, kur viņi tās cenas izdomāja, jo līkums maksā 10 eiro, truba maksāja vispār kaut 11 eiro metrs. Nu, karoči jā, bet nu nāksies man piepirkt droši vien 50 cm garumā. Un tad piezāģēt, jā, te uzliku to tur bloku ledam, tur man nav bišķīņās te vadu, pēc tam piekārtosies, kad es te būšu salodējis, pavilkšu viņus, bet nu tā, simpātiski, bet tāpat tās to neviens nekad neredzēs. Tā, ko vēl es izdarīju? Ieskrēju vēlreiz tajā 12 volt shop, autoveikalā nopirku vēl papildus šitādu vienu loksni, kas ir gan vibrācija, gan skaņas izolācija, ko pielieto mašīnām, un es te gribu salīmēt vēl papildus tai trubai, jo tomēr, nu, kad nāk tas sitiens, tur tā skaņa ir, un man tas viss jāizdara tagad, ka pirms vēl griezti ir, tāpēc, jā, nopirku šitādu, šitā sūdu loksni 10 eiro maksā, bet, nu, cerams, ka būs labāk. Tā, nu šodien bija tā teikt pēdējā fāze pirms grieztiem, re, kur esmu saskrūvējis OSB, jo te man sanāca stulba situācija, ka te tieši iet, tur, kur jābūt sliedē, ir metāla sliede, kas ir pārsegumam, un tad viņš tur nevarētu pieskrūvēties, tāpēc saliku, re, kur šitādus te, OSB pieskrūvēju, te vadus izvilku, par cik man mainījās plāns, nevis viena lampa, bet 4 spotinieces. Te bija arī tā pati situācija ar to metāla sliedi savilku vadus. Tā uztaisīju uz sienām pilnīgi visur atzīmītas, kur man iet sienās elektrības vadi, lai netīšām džeki neierauj man kādā vadā. Nu tā, viss ir sagatavots. Gaidam rītdien, vēl nezinu, uz cikiem viņi būs. Te arī izvilku vēl vienai lampai gaismekli. Nu tā.